projektu partneri ir Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs un Budapeštas Mākslas muzejs. Un projektu ietvaros 6 Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja brīvprātīgie devās uz Budapeštu. Savukārt mēs šeit Rīgā sagaidījām 6 Ungārijas brīvprātīgos. Un rezultāts ir stabila mūžizglītības programma, kas ir organiski sastāvdaļa šeit. Pateicoties šim projektam, ir tapusi pirmā brīvprātīgo programma Latvijā. Un šādas programmas veicina to, ka muzejs kļūst par 21. gadsimta muzeju atvērtu, iekļaujošu un iesaistošu vietu saviem apmeklētājiem. Mana nākotnes vīzija ir tāda, ka mēs palīdzam citiem Latvijas muzejiem ieviest brīvprātīgo darbu kā neatņemamu muzeja sastāvdaļu. Es vēlos iedrošināt visus piedalīties un rakstīt šādus projektus, jo tas ir liels iegūms ne tikai institūcijai, darbiniekiem un iesaistītajiem brīvprātīgiem, bet visai valstī kopumā.